Drošības sajūta ir tas, kas mums jāsakapā sevī, un tas ir tikai vienīgi iekšējais stāvoklis. To nevar iedot neviens kā tikai tu pats. Tas, ko mēs varam paši darīt, izprast to, kas mums triggerē to nedrošības sajūtu ārējā vidē. Jo ārējā vide visu laiku dod impulsus, tie impulsi parāda, kas notiek tavā ķermenī, un tad ir jāmāk ķermenī atpazīt, kas ir tas rezultāts no tiem impulsiem. Tad, kad tie impulsi atnāk no ārējās vides, es sāku dot pretreakciju, un biežāk tā pretreakcija mums kā cilvēkiem ir maukt pretī, vēl lielākā stresā sevi ielikt. No tā mums tad veidojās arī patiesībā kāds tas rezultāts, un no tā mums veidzās patiesībā, ko cilvēki domā uzskata par mums pašiem. Bet, ja mēs spējam atpazīt, kad mums ir par daudz, tad tur apakšā vienmēr būs man drošības sajūtu dabūt. Ja es spēju dabūt to drošības sajūtu, es jau spēju patiesībā radīt daļjebko. Es spēju izdomāt daļjebko, jo man ir vienkārši drošības sajūta manī. Problēma, kur mūsdienās cilvēki nesaprot, visas sajūtas un atbildība par savām sajūtām notiek tevī un jāuzņemās atbildība pašam par sevi par to.